Mūžs sākās ar muziku 1958. gadā, kad mācījos 9. klasē un dibināju toreiz ansambli. Un spēlējām 4 puiši. Tajā laikā mēs apkārtējos kolhozus te apspēlējām. Skolas grāmatā izlaista vidusskolas liela grāmata. Rakstīts, ka pirmo reizi Līvānu vēsturē tika nodibināts džesa ansamblis Jūlijas Tikuta vadībā. Tā kā pirmo reizi Līvānos džess no Jūlija gājis. Kad beidzu vidusskolu 61. gadā, dabīgi, ka kāra vilka izglītoties kaut ko. Un izglītojos Daugavpils muzikas vidusskolā, kordiriģentu fakultātē, kur mācīja no muzikas no visiem instrumentiem pa mazītiņam, bet akordeons tas jau bija no bērnības, no vecstāva laikiem, pat cik vecstāvs spēlēja armaņikas. Un tātad pirmais gājiens bija man ar armaņikām. Pirmā dziesma, ko es spēlēju 6 gadu vecumā, bija Pūtu vējiņi. Daugavpilī mēs atkal puiši spēlējām pa visu Latgali, braukalējām. Toreiz tā spēlēšana bija tik apgrūtināta, ka ja noķēra kaut kur, kā viņi teica, tajā laikā haltūrās, tad jau stipendijas dabīgi nebija. Mēs puiši rēķinājām, ka labāk haltūrēt nekā to stipendiju, jo tomēr sanāca vairāk. Beidzot skolu, laimējās man tik ļoti skaistā Gleznēnā pie Daugavas pilsētā kā Pļaviņas, kur nostrādāju pirmos darba gadus. Tur atkal ansambļu, deju kolektīvu pavadīšana kā koncertmeistaram. Kori vidusskolā, dziedāju pats pilsētas kori, vadīju pensionāru kori, un tā, kā saka, no rīta 8 līdz vakara 9:10 bija aizņemts tādā ražīgā darbā. Kā jau jaunim tas vajadzīgs. Preļos pastrādāju toreizējā Ļeņina karogā par literāro līdzstrādnieku. Jūtu, ka man vajag kaut kādas brīvības, lai es blakus varu nodarboties ar kādām kapelam, ansambļiem, it kā vairāk atdod dvēseliskumu. Un tā Preļos bija vīru kvartes, mēs slaveni bijām visā Latgalē, bet notika dzīves pavērsiens. Viņa saulē mamma aizgāja, un tā es biju spiests uz Līvāniem braukt. Un no 69. Laikam 70. gadam īsti skaitos līvāniece 63 gadi. Kāpēc Līvāni vilināja mūs? Mammai tie Līvāni nes kāpēc pašai dienā es nezinu, bija iemīļoti. Un tā viņa pārliecināja tēvu un dabīgi mani puiku un atbraucām uz Līvāniem. Tad te tika Līvānos spēlēts ar slavenu ērģelnieku Milta kungu, kurš violi spēlēja. Arvīda Klišāņa tēvu pārdaugāti, bet dzīvoja trompeti spēlēja. Un tā mēs atkal ar tiem Līvāniem ziņģējām. Vārdu sakot, visu laiku muzikā bija. Tā kā iejūksē bija. Un bija jau tā sajūta, ka es kaut ko daru tās pilsētas labā. Lai izceltos kaut kā tie Līvāni, kaut kur republikas vismaz mērogā, bijām spiestas dibināt kapelu 87. gadā. Paši muzikanti nokrustīja to kapelu par Jūlija kapelu, pat cik es vadītājs Jūlijs. Un tā pirmā uzstāšanās arī bija jūlija mēnesī, tā, kad mēs svinam šogad 29, bet nākošu gadu apaļus 30 gadus. Šajos gados tik tiešām daudz paveikts, un sevišķi 95. gads nāk atmiņā, kad Ziņģes laureātu Rēzeknē ieguvām. Un te bija lielā saikne, sadarbība, gan pārrunu veidā, gan koncertu kopskanējumā ar Raimundu Paulu, maestro Raimundu Paulu. Pašai dienai mēs bieži sazvanāmies, vēlamies otram veselību, un pirmais kā iet. Dabīgi iet tā, spēlējam. Izspēlēti visi Latvijas pagastiņi, visvairāk Rīga,
Rīgā mums visvairāk fanu. Vispār Tā visas esam Latvijas- izlaiduši 7 diskus, 6 kasetes. Nu, vispār visas tas ar Latvijas Līvānu novadi. vārdu un teikt, nes jau Visi pasaulē. rajoni, visi novadi ir izspēlēti. Visi Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale, visi Rīga. Ielas Pelnījām mums tagad naudu uz ielām Rīgā, gan tuneļos. ir vairākus gadus. Jā, vairākus gadus pirmiem diskiem. Nu, un beigās metām kaunu pie malas, lūdzām Līvānos palīdzības sponsorus. Un te nu pateicības vārdi būtu jāsaka likt priekšniekam Faforda kungam, Kūdras fabrikas vadītājiem Pēterim Romanovskim, Līvānu domei ar, kā saka, mēru Andriu Vaivadu priekšgalā. Paldies viņiem, gan Aijai Usānei, gan Gintai Krauklei, kas mūs reklamēs vietājā avīzē. Ir visādi gadījies. Esam aizbraukuši te pie Aknistes, spēlējam bez mikrofonu statīviem, un Helēna ir tas glābiņš, kas vienmēr mūs izglāba. Tie kāzanieki devās fotografēties uz Jēkabili, viņi atbrauc uz Jēkabili, kam ir foto taisīja tur pa Jēkabili kāzanieki, viņi atskrēja uz Līvāniem, tad tos statīvus pievāc un aizveda. Tā mums tika izglābta tā situācija. Ir pat bijis tā Riebiņos, braucot gar Līvāniem, pļāpājam, dziedam, aizbraucam garām trompetistam. Un, bet Rusiņa Imants. Bet tas bija tik saprotošs, kā saka, ar gadījuma mašīnām bija ticis līdz Spreļiem, līdz Riebiņiem. Alūksnē uz salas spēlējām, violē stīga viena pārtrūka. Tad Otru ielika, otra atkal pārtrūka un meitene nospēlēja gan koncertu, gan balletu 3 stīgām. Gitārists bija aizmirsis gitāru mājās šita Līvānos aizbrauc un jā. Uz kā spēlēs, ne uz kā. Toreiz bija tā Brākājam vieta. pa visu alūkšņi, kamēr dabūjam gitāru. Savērties mūžības tīklos, auģu audzvestiem uzātos sien, vairums atvido, aizvido purvos, mošas ūdeņi tālumā skrien. Mūla zeme šai grībam nestrādā, un Dieva svētību lūk, lai palīdz roka un aizvidu. Siediņš, kad priecīgi